pirmais brauciens noslēdzies. Ļoti interesants brauciens. Pirmajā līkumā izdevās izdarīt to, ko biju plānojis, apdzīt tur tiešos konkurentus. Tad ar Arturu Daņeļevski braucām visu gonku it kā stabili apdzinu. Bet uz gonkas vidu jau es jūtu, ka Daniels Ungurs ir atgriezies. Žēl arī, ka viņš nebrauc īstenībā šo sezonu ātrs čalis un būtu labs konkurents, būtu interesanti ar ko cīnīties trasē. Un beigās Daniels man saķēra divus aplis. Es viņu noturēju pēdējā aplī Elkonī, mazliet nokļūdījos, sedzos, pārbremzējos, viņš sakrustoja un aizgāja man garām. Izbraucām vēl tiltiņu divatā kopā un slimnīcā viņš mani apzina un sanāk pēdējā aplī. Bet nekas, vērtēju braucienu pozitīvi, ļoti labas emocijas, viss tīri, korekti, bauda. Jā, labi. No pēdējās vietas starta sanāca noķert sākumā misiņu. Tur viss trīnieks aizgāja prom. Sanāca visus apdzēt, kuri bija priekšā. Pēc tam misiņš. Un tur mums normāla grupiņa bija no Agafonova, Daņeļevska un mani. Sanāca, cik tur 4 apli jau bija līdz finišam. Sanāca uzvarēt un prieks, protams. Paldies visiem. Tāds otrais brauciens, finišējam kā pirmie, kā arī pirmo braucienu. Diezgan bija labi. Bišķi nobaidīja to, ka restarts bija kaut kā bišķi nogulēja startu to otro pēc sarkaniem. Bet normāli pacīnījāmies ar Agafonu, tur bija bīstams moments slimnīcas līkumā. Bet viss kārtībā, apzinu, finišējam kā pirmie un viss tā kā labi. Paldies. Skaists otrais brauciens. Nezinu, man liekas, ka neko vairāk nevar vēlēties autosportā. Izcils, varētu būt, ka labākais starts manā dzīvē. Es nezinu, kaut kādas 8. vai 9. pozīcijas, pirmais līkums, 3. vieta, vēl mazliet pabraucām līdz tiltiņam, 2. vieta. Neko vairāk nevar vēlēties, bet, ar papildus kilogramiem jaunu pieredzi pielāgoties. Daniels šodien nebija noķerams, viņš bija ļoti ātrs. Paveicās, ka pa vidu bija, paveicās, varbūt kāds kļūdījās, bija sarkanie karogi, restarts, apzinu Danielu, bet tāpatās atkal nokļūdījos, mani apzina atpakaļ objektīvi. Es izdarīju visu, ko varēju. Vienkārši labi pavadīju laiku, izbaudīju gonku un noteikti gribu braukt atkal. Tiekamies nākamreiz. Well, the weekend was good. I would say yesterday I didn't do good times, but it was interesting to get to know this car. It's a little bit different than last year. First race was a bit of a shame. I missed the second gear on the start and I dropped almost last and had to recover. And this race was absolutely fantastic. Like probably the best race of my life so far. It was just intense from lap 1 to the last lap.